Ūdensvīrs, esi sveicināts. Man prieks tev uzrunāt, kā visu šo gadu, un esmu arī tev pateicīga, ka esi bijis ar manīm kopā. Un ieskatīsimies tātad decembrī. Un šeit ir tā, ja tu, ūdensvīrs, esi iemīlējies un gribi dzīvot ar kādu kopā, tad dari to tagad. Tad sāc meklēt ģimeni, to ligzdu, kur jūs vīsiet, jo ļoti piemērota ir tātad decembra pirmā dekāde. Sākot no 13. kad būs retrogrāds mums Merkurs, tad būs mazā piemērots laiks. Bet mēneša pirmais iesākums ir ļoti tam piemērots. Tikpat svarīgi, tev būs arī dažādi kontakti un darījumi mēneša pirmajā dekādē, un cilvēki tev var palīdzēt atrisināt daudzus jautājumus. Tādēļ komunicē gan ar draugiem, ja sevišķi tu strādā komandā, tas ļoti svarīgi izveidot ar viņiem labas attiecības, jo ar priekšniecību īstenībā šajā mēnesī tev pat būs vieglāk izveidot attiecības nekā ar kolēģiem. Pie tā tev būs jāpiestrādā. Kaut ko otrajā dekādē tu varēsi mainīt un uzlabot, un tam ir arī paredzēta 2. un 3. dekāde. Tā noteikti būs mierīgāka nekā 1. Un tomēr, ja te radīsies kaut kādas problēmas, tad risini tās tūliņ, neatliedz uz nākamo gadu. Un šis ir īstais mēnesis arī, lai ūdensvīrs atbrīvotos no kaitīgiem ieradumiem. Ja tev tādi ir, tad uz priekšu. Labāk to izdari un aizmirsti. Un pašā mēneša noslēgumā var atklāties kaut kāds noslēpums. Varbūt tu vienkārši kādam atklāsi savu sirdi, pateiksi, ko tu patiešām jūti. Vari vēl ar vienu pēdējā dekādē turpināt atbrīvoties no kaitīgiem ieradumiem. Un, ja tu gribi mainīt darbu šajā mēnesī, tad dari to tikai tad, ja tev līdzās ir atbalsta komanda. Kamēr tu izdomāsi, atradīsi, kur tu gribētu, kurš būs tavs sapņu darbs, lai ir kāds, kurš tev palīdz šo laiku izdzīvot, pārdzīvot. Lūk, tāds ir tavs mēnesis, lai viss ir veiksmīgi. Atā, visu labu!